Šī brīnišķīgā vieta atrodas Jūrmalā. Mēs esam brīnišķīga airēšanas bāze, kas nodarbojas ar bērnu un jauniešu airēšanas sporta popularizēšanu, apmācību un sacensībām, protams. Šeit gatavojās viss mūsu airēšanas rezerve, kas ir mūsu sporta nākotne. Bērniem šeit ir vienīgā vieta Jūrmalā, kur var nodarboties ar airēšanu. Mēs esam valsts dibināta skola, kas dod finansējumu treneru algām, minimāliem izdevumiem par komunāliem un visiem pārējiem vēliem mērķiem, bet šī bāze ir celta 60. 80. gados, un pašreizējā brīdī mums milzīgas problēmas ir ar remontu. Konkrēti, lai varētu, teiksim, remontēt ēkas, lai tas būtu atbilstoši šodienas līmenim, mums ir jātiek galā vispirms ar jumtu. Bērni izrādīja milzīgu iniciatīvu un piedalījās konkursā Labie darbi. Viņi šo konkursu uzvarēja un izcīnīja galveno balvu. Bet, diemžēl, šīs naudiņas vēl ir par maz. Lai varētu šo jumtu restaurēt un renovēt, lai bērni varētu trenēties un turpināt šeit pastāvēt, mums ir nepieciešama vēl palīdzība. Par cik ir milzīgs atbalsts no bērnu, no vecāku puses, no viņu radinieku puses, es arī gribētu aicināt visus iespējamos uzņēmējus atbalstīt šo te bērnu iniciatīvu un iespēju robežās palīdzēt ar materiāliem, būvmateriāliem šī te jumta sakārtošanai, remontam, lai tas bērnu uzsāktais nepazustu. Savukārt no mūsu puses mēs varam solīt jūsu firmu, jūsu uzņēmumu reklāmu sacensību laikā šeit valstī, sacensībās, starptautiskās regatēs, kur piedalās mūsu airētāji. Varbūt arī reklāma novietot šeit bāzes teritorijā, kas stāstīs par jūsu firmu, par jūsu darbības virzieniem, mērķiem. Airēšana ir jauks sporta veids, mēs trenējamies Lielupē. Mums trenējas ļoti daudz bērnu, gan airēšanā, gan smaiļošanā. Bērnus mēs dalām vairākās grupās, jo mums ir gan iesācēji, gan vidējie, gan augsta līmeņa sportisti. Augsta līmeņa sportisti pašreiz mūsu Lauris un Dairis trenējās Itālijā, gatavojas pildīt olimpisko kvalifikāciju Šveicē, Lucernas regastē. Viņi divkārtējie pasaules čempioni. Visi mūsu jaunieši pašreiz cenšas viņiem līdzināties. Plus vēl tam mūsu airēšanā mēs ļoti daudz nodarbojamies ar vispusīgu attīstību. Vasarā mēs vēl daudz airējam pa upi, nodarbojamies ar futbolu, peldēšanas trēniņiem, vispārēju attīstību. Ziemā savukārt mums ir peldbaseini, basketbola zāles un vispārējais.